Trešais etaps Latvijas pilsētas var sākties. Šis būs noslēdzošais etaps, ko sākšu no Rojas un tālāk dodos tagad uz Rīgas pusi, jo etapa apakšnosaukums ir pie Rīgas pilsētas līdz Bauskai un Daugavas kreisais krasts un Salaspils, kas ir labajā krastā. Tā kā jādodās ceļā, bet ceļam nav nekas interesants, ko filmēt, jo daļa jau ir pirmajā sērijā līdz Ķesterciem pagriezienam. Tāpēc droši vien nākamais sižets ir no Jūrmalas. Palika karsts, pa ceļam jānovelk termoveļu nost augšpusē. Nevar turēt. Silta diena. Jūrmala, pirmā pilsēta šajā sezonā. Aidā tālāk. Esam atnesties līdz Rīgai, otrā pilsēta šajā etapā. Tālāk jātiek līdz Mārupei. Jābūs tālāk. Šitā. Visu laiku sanāk pret salu filmē. Kur mums ir Mārupa? Šeit. Jā, bet citā līnija. Pazaudēju. Tā, Mārupa. Šeit jāizbrauc līdz vecajam darbam, ka vecajiem kolēģiem jāapciemo. Nošu kusienās kafiju.
loži. Brauc vispār no otras puses iekšā, no jaunā Ķekavas apveceļa. Bet tur tā zīme pie paša nobraukšanas apļu, tur nevarēja stāties, tāpēc apbrauc no Medeņciema puses. Nu nekas, izbraucamies skaisti baložiem cauri tālāk uz Ķekavu. Jādod tik virsū saulīt spīd, laiziņš labs. Olai nākamā pietura bija arī Ķekavā, bet tur ātri izskrēja cauri un viss. Šeit uz gabaliņu pabrauc. Nākamās brauciens līdz Iecavai, gar Jelgavu garām. Mēs nesanāk, man liekas, īsti Jelgavā iebraukt, varbūt būs, ka sanāk apveceļu. Tad līdz Iecavai tālāk Bausku. Ceļš turpinās. Ceļa remonts. Iecavā. Šis posms ļoti ātri aizskrēja, tas busiņš vilka pa priekšu. Un tā iespaidīgi likām vaļā ap divu. Un to jau video redzēja, kā apdīšana notika sinhrona. Tā kā griezīšos tālāk uz Bausku. Tas ir tālākais punkts šodien, tad atkal atpakaļ ar Iecavu uz Baldoni. Tā kā droši nākamā pieslēgšanā būs pa ceļam kaut kur un tad Bausku.
šitā šosei viss nesās. Šī smagie traktori, kā jau kulšanas laiks. Tik tālu ir. Dienvidu punkts šitam braucienam sasniegts, ir jādodās atpakaļ. Kā jau teicu, ar Rieku Iecevu uz Baldu un tālāk. Tā viss kārtībā. Mocīs brauc, viss kārtībā. Pašam jāturās pie ragiem, sānvējuši. Es arī saulācīs nespīdēs, nebūs visu laiku saulenēm jābrauc. Kas saka, jādod tik virsum. Baldona. Šitā brauciena pirmspēdējā pilsēta, vēl paliek Salaspils. Kā jau no tāla, patās otru pus Daugavai. Jārulē tik uz priekšu. Šis interesants ceļš, jā. Līkumains nebija nekad braucis pa tādu. Asfalta segums nepārāk, bet tā interesants. Viens draugs ir atnācis. Ciemos sasveicināties. Desmitā pilsēta šodien, Salaspils. Praktiski brauciens beidzies, vēl tikai jāizbrauc līdz bāzes vietai, kur mocīti atstāšu. Un tad jau tur arī īsi rezumē uzteicīšu. Tā kā brauciens vispār ļoti veiksmīgs. Pašam ļoti patika. Laiciņš lutināja. Un jātais nākamais pēc pāris dienām. Kad samontēšu šito video, ko tu skaties. Bet tagad man īsts rezumē. Īstais rezumē par braucienu.
kopā nobraucu 320 km, ieskaitot līdz bāzes vietai atbraukt. Un 10 pilsētas ir atkal klāt pie pārējām. Brauciens ļoti patika. Šī sezonā nebija baigi daudz sanāca samats braukt. Bija pirms tam nobraukt 628 km. Tagad ir jau praktiski ir 1000, bet tāpat maz. Nu, lūk, ļoti patika brauciens. Mocīts, iet kā pulkstens. Un, jā, taistīgi nākamais brauciens, kas ir ieplānots vēl pēc 2 dienām, bet no jums jau tas būs pavisam savādāk. Kamēr samontēšu, sākšu kopā video no GoPro, video no telefona bildes. Tā jau kāds laiciņš droši vien jau būs pagājis. Bet nu sazin, varbūt ļoti ātri tas viss būs. Tagad jāatpūt, nedaudz mocīts jāsakop. Un piedzīvojumi turpinās. Ja patīk video, protams, uzspied laiku.